tie, kas iziet cauri kaut kam tādam, tu nevar neizaugt. Spraužam liels augsts mērķis, ne tikai kaut kādus lokālos savējos, bet skatāmies, kā mēs arī valsti varam attīstīt. Sports ir ļoti būtiska sastāvdaļa jebkuram uzņēmumam. Metas tie pirmsākumi jau bija par to, ka mēs kaut kādā veidā dizainējam arī to cilvēka profilu. Vislabākajām lietām, ko var mācīties tieši no metas šajos 20 gados, ir īpaši tajos pirmajos, kad nebija liels budžets. Vienmēr es ieteicu arī uzņēmējiem, tie, kas ir ar tādu plašāku skatījumu, viņi pajautā, vai ir nodarbojies ar kādu sporta veidu. Kāpēc? Tāpēc, ka no bērnības līdz pirmam vecumam, kur tas radās un ko tas jums nozīmē? Bieži vien vecāki arī prasa, kā mums dabūt patstāvību, kā mums dabūt lielāku atbildību. Mums nav nevienas organizācijas, kur šobrīd tuvotos 100 gadu slieksnim. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs nākamajai paudzei atstājam organizāciju, kurā šāda veida vērtības ir kā prioritāte. Ko tu esi sapratis 20 gadus tagad strādājot ar sportistiem? Kas vispār ir tas faktors, kas palīdz izaugt, motivēt tevi iet uz priekšu, neapstāties grūtākos brīžos? Īpaši aktuāli tas ir šajā laikposmā, kur mēs dzīvojam, kur ļoti daudz jauniešu vienkārši nedara neko. Tos uzņēmumus, kurus es zinu, kuri sadarbojās ar metu, viņi ļoti labprāt ņem un piesaista tos jauniešus pirmajai darba pieredzēji, kur nāk no metas. Jā. Ikdiena nav tikai par rezultātu laukumā, bet tas ir daudz kas vairāk, kā cilvēku mēs veidojam. 20 gadi tagad. Kurš tas bija? 2000? Jā, 2006. gada 2. maijs ir uzlikti parakstu ar uzņēmumu reģistra dokumentu, ja, un noreģistrēts. Un šis bija nedaudz vēlāk, ja, pēc organizācijas dzimšanas, bet redzi, tā vīzija jau kaut kādā veidā visu laiku galvā dzīvoja. Bet, vīzija par ko? Par to nosaukumu kā tādu, bet kā tas izskatīsies uz krekliem un vispārējo, to tu mācēji, ja. Bet kā jums par vīziju mēs parunāsim, par visu kaut ko vēl izrunāsim, bet tas nosaukums, kā jums atnāca meta? Redzi, tajā laikā, un arī šobrīd es teikšu tā, ka tā ideja par futbolu kā instrumentu, lai darītu kaut ko labu, veidot, uzlabot sabiedrības ikdienu, iedot iespējas bērniem, jauniešiem, stiprināt ģimenes lomu, jau bija tāda. Cik tev bija gadi? Man pašam augot ģimenē, man visu laiku bija tomēr tāds atbalsts apkārt. Ja? Un tad tas vēlēt, domāt un darīt labu pārtapa metā. Čau, nāc droši. Paldies tev. Liels tev paldies. Čau. Un es teikšu tā, ka tai metas, tai zaļai krāsai, ja, un tam latviskumam, jo mēs uzreiz uz pirmajām formām arī to Latvijas karogu, nevis kā tagad ir tas vairoga izskata, bet mums bija kā Latvijas karogs, ko taisna stūri. Ja. Arī uzreiz pirmajām formām likām, un tas meta būtība tulkojumā, tas nozīmē domāt, vēlēt un darīt labu. Jā. Un darīt, nevis tikai domāt. Jā, darīt, jā, tāpēc tas ir izšķiroši. Un kaut kādā veidā tas meta ar visu to izskatu un visu to identitāti, man šķiet, ka arī simbolizē to, ko mēs tiešām vēlamies panākt. Jā. Man liekas, ka tas darīt labu, protams, ir jāvērtē citiem. Pašiem droši vien grūti, bet tad, kad man prasa kādreiz, vai ir izdevies realizēt visus tos un sasniegt tos nospraustos mērķus, tad tie, kas tajā laikā, 2006. gada laikā, bija, tie ir pat pārsniegti, jo es teikšu tā, mēs lielākus mērķus nevarējām nospraust, jo zināšanas nebija. Un es teikšu tā, ka labi vien, ka nebija zināšanas, tad, ja tu neesi pārāk gudrs, tad tur arī kaut kur bailes neparādās. Ja tu visu zini, kādas būs kam sekas, tad tu vari kaut kur nobīties. Un es domāju, ka savā ziņā arī šī te baltā un zaļā krāsa simbolizē to metas drosmes kodu, iet, darīt, cerēt uz to, ka izdosies. Ja arī uzreiz neizdodas, tad turpināt neatlaidīgi tālāk.
Bet arī tas zaļais un baltais, jo jums bija no paša sākuma skaidrs. Jā, no paša sākuma. Es atceros, ka jūs atnācāt uzreiz, tās bija tāda, vai tas bija tieši dēļ tās nozīmes, vai tur bija kāds cits pamatojums? Pamatojums pašā sākumā bija tomēr diezgan futbolisks. Laukums ir zaļš, tāpat kā jebkurš zālais vai augs. Daudz kas aug un attīstās, un baltas līnijas, bet te pašā laikā baltā krāsa tā ir tāda apgaismības un cerību krāsa, kur dod tādu motivāciju arī nepadoties tajos grūtajos un tumšākajos brīžos. Jā. Bet kāda jums bija, kad jūs sākāt tā vīzija, ko tu gribēji izdarīt? Kādēļ, cik tev bija gadi tad? 20 gadus atpakaļ. Pirmās tās tie zīpšņi, es teikšu, parādījās jau 14, 15 gados. Kad gribās savu klubu taisīt? Nevis, ka savu klubu, bet ka es redzēju, ka kaut kam tādam ir jātop Latvijā, ko es daudz piedzīvoju, redzot Skandināviju un pētot pasaules dažādas prakses ar klubiem. Un kas tas ir noraksturojis? Pirmkārt, skaidru tādu darbības vīziju. Ko tad jūs vēlaties darīt un kā jūs vēlaties sev identificēt? Kas tad jūs esat? Vai kāds ir jūsu tas stāsts un saturs, tīri arī kā organizācijai ar visu skaidru ārējo identitāti, tātad logo, krāsām, misijas, vīzijas nodefinēšanu un lai tas nosaukums nevis ir tikai nosaukums, bet tas arī simbolizē jūsu to ikdienas darbību. Un tas ir būtiski, ka viens jau ir to visu sarakstīt prezentācijās, uzburt skaistā stāstā, bet to realizēt var tikai cilvēki. Un attiecīgie cilvēki no daudz dažādām sfērām sanākot kopā. Viņi ir tikai līdzīgi domājošie, var uztvert to sajūtu un kaut kādā veidā realizēt. Un es domāju, ka, ja mēs runājam tīri par tādas identitātes un to formas, visu tapšanu, tad izdevās satikt Sportland un Nike cilvēkus, kas arī dzirdēja to, ko mēs vēlamies. Citi brendi tajā laikā mūs noraidīja. Acīm redzot, nebija īstie. Ja? Un tavā un Asketika komandas kontekstā man šķiet arī bija diezgan tāda loģiska saskaņa, tīri varbūt tādā intuīcijas un sajūtas ziņā. Nevis tik daudz, kā varbūt tās jūs redzējāt, ko tad mēs vēlamies izdarīt ar futbolu. Yeah. Bet jūs sajūtāt no savas tās perspektīvas, ko mēs vēlamies signalizēt ar to pašu tēlu un ārēju izskatu. Ja man liekas, viena no tādām vislabākajām lietām, ko var mācīties tieši no metas šajos 20 gados, ir īpaši tajos pirmajos, kad nebija liels budžets un iespēja izpausties, bija tas, ka jūs paņēmāt to zaļo krāsu, un tad, kad vienmēr aizgāju spēlēm, tad bija vai karoks, vai šāle, vai kas, bet vienmēr bija tas zaļais, un tur pat varbūt nevienmēr tu vari to logotipu redzēt, vai vēl viņš nav tik atpazīstams, bet vienmēr bija tā zaļi baltie. Un tad tas jau kā identitāte iestrādājās, un es zinu, ka vienmēr toreiz bijis tāds super pieksīgs tajā ikdienā, lai tas zaļais būtu īstais zaļais. Jā, tas vienmēr ir tāds būtisks, arī līdz pat tiem numuriem, ja mēs savā laikā arī ar tevi diskutējam par kāds būs numuru dizains. Kādus mēs fonds un krāsas izmantosim arī tekstiem mājaslapā vai dažādos flajeros, plakātos, fanu kaut kādā atribūtikā, ja? Un kā tas izskatīsies. Un līdz ar to tā detalizācija, tas arī ir palīdzējis tomēr savā veidā iekarot savu to nišu ar tādu, kā tu saku, tādu uzreiz pamanāms, ka tas ir atšķirīgāks. Varbūt iespējams dēļ tā, ka kvalitīvāks. Vai varbūt tās redz pat tie, kuri varbūt ikdienā tik daudz detaļām nepievērš uzmanību. Bet ka viņi redz tomēr, ka tur ir piedomāts pie detaļām. Bet, piemēram, to metas simbolu, es ļoti bieži redzu bērniem, kas staigā pa Rīgu, vai uz jakas, vai uz mugursomas. Tas ir tāds mazs simbols, kurš ir tu redzi, ka viņi staigā, ka viņi vēlās to piederību sev identificēt, uzvilkt to jaku, uzvilkt to somu. Tas arī ir tas, ko es braucot šeit, mēs ar pāris kolēģiem pārunājam, kad
mēs jau tā nebijām aizdomājušies, cik būtiski tas tomēr ir, lai tie bērni un jaunieši vai citi cilvēki, kuri iesaistās metas tajā komunā, lai viņi vēlētos sajust to piederību. Man šķiet, ka tu nevari trāpīt vienkārši dizainējot, ja tev nav sajūtas tam visam kā pamats. Un tāda liela vēlme pateikt to, ko tu īsti vēlies pateikt. Ja? Jo man šķiet, ka ja tur tāds sirds un dvēseliskuma tur pamats ir ielikts, tad tas arī uzrunās pārējos. Jo man liekas, ka tad, kad mēs runājām ar tevi un vispār domājām, es vispār, man liekas, neesmu dzirdējis tev to, kā tu nonāci līdz tiem burtiem, jo tad, kad tu nonāci, mēs jau neko daudz nemainījām. Tas uzreiz bija trāpīts desmitniekā. Nu, tā man liekas, mums toreiz bija tā doma, kad ir tie divi kas ir kā divi cilvēki, kas viens otru kaut kā tur. Man liekas, toreiz bija, ka tā ideja jau bija, ka principā visi šie burti ir izveidojušies no šī. Jā, tā ir, šis ir atrasināts no tā, viņi visi ir no tā viena izveidojušies, tādēļ ir tā stilizācija tāda. Bet, ka tas ir kā, kad viens otram palīdz. Jūs jau arī, kad sākāt, jūs bijāt divi, vai ne, tu un Andris? Nu jā, tie līdzdibinātāji ir divi. Un tad cik ir organizācijā šobrīd vecāki bērni, cik 100 jūs jau esat? Daudz jau ir izgājuši un kas ir piedzīvojuši metu 10-15 gadu garumā un absolvējuši. Un šobrīd ir tas jau vairāk gadi ir tie, kad bijušie audzēkņi ir izveidojuši savus ģimenes. Un viņu bērni nāk. Un tas arī bija viens no mērķiem, lai organizācija nodzīvo sākotnēji līdz tam brīdim un sasniedz to brīdi, kad bijušie audzēkņi kļūst par ģimenes cilvēkiem un viņu bērni sasniedz vismaz 4-5 gadu vecumu un viņi atved. Un tas arī ir tas ko tu saki, kā es to minēju par tiem mērķiem sasniegtiem. Šis arī tāda interesanta lieta, ka viņu vecāku stāstos šī te metas, var teikt, tas metas stāsts turpina pārmantoties un dzīvot, un viņi sevi arī spēja identificēt kā metas komunas dalībnieku. Un, ja mēs runājam par to skaitu, tie ir vairāk tūkstoši, kas ir aizsniegt, un arī tie, kas varbūt nav tieši bijuši saistīti ar futbolu, viņiem ir vienmēr patikusi arī tā ideja. Bet tā pašā laikā visiem tu nevar patikt. Ir arī sportā. To, kad vajadzīgs ienaidnieks, to mēs vēl parunāsim. Mēs varam apsēsties kaut kur. Tu sāk runāt par tiem audzēkņiem, kas ir paši izgāja metu un tagad ved savus bērnus. Un jums arī ir viens no jūsu ne saukļiem, bet tādām tēzēm ir no bērnības līdz sirmam vecumam. Un tas aizved arī pie tās vispār domas, ka jums ir daudz lietas, kas ir jūsu tādas pamatvērtības, kas ļauj piesaistīt cilvēkus, kuri varbūt paši nemaz nenodarbojas ar sportu. Futbols nav mans pirmais sports, bet tieši tas, kad jūs esat vienmēr skaidri runājuši par tām pamatvērtībām, kas ir organizācijai pat ārpus futbola, palīdz piesaistīt cilvēkus, kas varbūt īsti citādāk futbolu nemaz neinteresējās, bet tās virsvērtības, kas ir piesaist un tas no bērnības līdz sirmam vecumam, kur tas radās un ko tas jums nozīmē? Arī tāda ir bijuši dažādi mēģinājumi citiem klubiem pakaļverināt. Bet, manuprāt, tas no bērnības līdz sirmam vecumam tiešām ir tā trāpīgi nodefinēts, ka pirmkārtām mēs gribam, lai sportošana un aktīvs dzīvesveids sākās no bērnības un turpinās līdz sirmam vecumam. Tad mēs vēlamies redzēt, lai šī domāšana un citu mudināšana uz aktīvu un sportisku dzīvesveidu arī būtu no bērnības līdz sirmam vecumam. Un dalība kādā no organizācijām, no komunām, ko mēs redzam bieži vien ārzemēs, kad no paudzes uz paudzi tiek mantots atbalsts kādam futbola klubam, basketbola klubam vai kādai citai organizācijai, un ka tas no vectēva, tēva un bērna aiziet tādās paudzēs. Un man ļoti paticis ir daudz stāsti, kur
Tur ilgus gadus, piemēram, tur tā pati Leicester City Premier Līgu, tur vienreiz 50 gados izcīna vai 49 gadus Manchester City nebija izcīnījuši Premier Līgas titulu. Un kad tu redzi, ka tribīnēs sēž un birst asars vectēvam, tēvam un dēlam, mazdēlam, ja, tad tu saproti to, ka tā ir tāda mantotība un šķiet, lai mūsu valsts pastāvētu, lai organizācijas turpinātu, šādai saiknei ir jābūt ļoti cieši un praktiski ikdienā, no tā jāpievērš uzmanība. Un arī izglītība un šis te ģimeniskums, mēs vienmēr esam vēlējušies to redzēt tiešām no bērnības līdz pat sirmam vecumam, jo man ir ļoti sāpīgi ikdienā arī runāt vecāku sapulcēs, kad es redzu, ka tik daudz ir šķīrušies un kaut kādā veidā nav izdevies to izdarīt. Un es teikšu tā, ka gribās, lai šī organizācija dzīvo ilgāk par cilvēkiem, un to ir iespējams tikai tad, ja ir šī te mantotība, šī te pēcticība, un tam ir jābūt spēcīgam kodam, ar visu. Tātad gan ikdienas tādai komunikācijai, gan mudināšanai veidot ģimenes. Un katrā vecāka sapulcē min, ka mums jācenšas 3+. Visur dabūt. Es saprotu, tas nav viegli, nav vienkārši, bet tiešām gribās, lai no šīs organizācijas vidus būtu šis te atbildības līmenis un drosmes līmenis un izturības līmenis to visu veidot. Jā, kaut kādā veidā tā ir iegājies, un es ceru, ka šie 20 gadi ir tāds pirmais atskaites punkts, un mēs redzam, ka bijuši audzēkņu bērni jau ienāk futbola klubā Meta. Un es teikšu tā, ka organizācijai ar šādu vīziju ir jāsasniedz 35-40 gadi, tad tā organizācija, es domāju, var arī sasniegt 100 gadu slieksni, ko mēs redzam daudz kur pasaulē. Mums nav nevienas organizācijas, kur šobrīd tuvotos 100 gadu slieksnim. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs nākamai paudzei atstājam organizāciju, kurā šāda veida vērtības ir kā prioritāte, nevis cipari tikai uz tablo, jo tas ir tas būtiskākais. Mums jau vispār ļoti maz ne tikai organizācijas, bet vispār uzņēmumu, kuri varētu teikt, ka mēs esam 100-gadīgs uzņēmums. Tas ir tas, ko mums noslaucīja nost vienā vēstures posmā, ka mums nav. Un tad tie daži, kas var teikt kaut vai ar to pārāvumu, bet ka viņi var atsakot, ka tur pirms 100 gadiem, tas ir tāds liela vērtība. Un tas, kas man vienmēr paticis Metā, ir tas, kad jums ir tā ilgtermiņa domāšana, kas ir, mēs sākām ar vērtībām no daudzām ģimenes paudzēm, bet arī, kad vispār domāt nevis tikai 10 gadus priekš, pat ne 50, pat ne tikai savas dzīves ietvaros, bet es jau tev esmu jokojoties kādreiz jautājis, kad būs Meta beidzot Premjerlīgā, un tu saki, vismaz dod man 50 gadus. Tagad. Premjerlīgā nevar iekļūt, bet kā tāds starptautiskās līgās. Zini, Miķel, tā ir protams, sportisko rezultātu var sasniegt, bet tu šo te dvēseli un saknes tu nevar iedzīt ar finansējumu. Tu vari iedzīt to tiešām ar sirds un tādu dvēseliskumu. Un tā ir tāda lieta, ko es novēlētu daudzām organizācijām pašām uzdot sev jautājumu, kas tad jūs esat? Un kas jūs vēlaties būt, ja, kur jūs vēlaties nokļūt un kādu jūs gribat organizāciju redzēt, tad, kad jūs vairs šeit nebūsiet. Vai tā turpināsies ar tikpat spēcīgu identitāti un vai tā būs pietiekoši dziļas šīs te iedzītās saknes, lai tā arī turpinātos un augt. Ja, un es redzu to, ka mūsu vietā būs jānāk un ir jānāk jaunai paudzei, kuriem principā nevajadzēs skaidrot, kas ir Meta. Viņi jau būs izdzīvojuši, uzauguši un izveidojušies tā, ka, jo mums arī šobrīd ir organizācijā, kas ir bijuši paši kā audzēkņi,
komunikācijā darbojās vai tur mediju kaut kādā kontekstā, ja mārketingā un tā tālāk, vai treneri. Tad es teikšu tā, ka viņi šobrīd to, kā rīkojas vai domā Meta, viņus tas jau ir uzaudzis, ja, no šī te kaut kāda mazā ziķera futbola dienas, kur viņiem bija 6, 7, 8 gadu vecums, ja, viņi ir izauguši līdz 20, jau 4, ja, 22, 25 gadu vecumam. Un spēja arī sajust un rīkoties tā, kā Metā tas būtu. Bet kā jūs tās, jums ir skaidri nodefinētas vērtības un tās pamatnostādnes, kā jūs viņu ikdienā nokomunicējat tā, lai gan bērni, gan vecāki, gan treneri to satver, saprot? Katru gadu mēs runājam par šīm vērtībām, un es jau daudz gadu garumā es arī vecāku tikšanās tādās mini sapulcēs. Es vienmēr saku, ka 30–40% ir par to, lai mēs atgādinātu, kas mēs esam. Ļoti būtiski es pats reizi gadā vienmēr pārlasu to, ko Meta kā organizācija ir nodefinējusi tīri vēlreiz pa krāsām, pa logo, ko tad tas simbolizē, ko tas dod un kā mēs vēlamies izskatīties. Un tas koriģē, tas audzina arī mani. Un es domāju, ka pateicoties organizācijai un pateicoties šai te identitātei, mēs esam arī paši kā treneri, kā līdzdibinātāji, mēs esam mainījušies, mēs esam pilnveidojušies. Tiešām pateicoties, tāpēc, ka šī te atbildība pret organizāciju un tām vērtībām, kuras tā ir uzlikusi, jo tas standarts ir ļoti augsts, tas ir augstāks pat pa tādu ikdienas cilvēcisko. Un mēs cenšamies līdzināties tai metas ideāliem, var teikt. Ja? Un savukārt ar vecākiem mēs par to runājam, mēs runājam ar bērniem. Un rīkojot arī visus pasākumus un organizējot tās lietas, mēs gribam, lai tas tiešām ir ar augstāko standartu. Jā, tikai cilvēciski darīt un arī kļūdīties, bet arī treneru kontekstā tā pati informācija, kura nokļūst līdz bērniem, kura nokļūst līdz vecākiem, arī treneriem ir tas pats saturs visiem skaidrs, ko mēs vēlamies ar bērniem izdarīt, ko mēs vēlamies kādas vecākas redzēt treniņu laikā, turnīru laikā, pasākumu laikā, lai šis te atbalsts un kopā būšana veidotos. Bet tai pašā laikā, mēs visu nevaram kontrolēt un visur būt klāt. Tāpēc līdz ar to ir svarīgi, ka vecāki organizējot to katras komandas tādu dzīvi, caur treniņiem, caur spēlēm, caur turnīriem braucot, vai šobrīd mums ir bērni 3 komandas aizbraukuši līdz Igaunijai, ir arī kādi vecāki līdz, ka viņiem ir tas vienotais koncepts, pie kā viņi var pieturēties. Tātad, ja mēs atbalstām, tad mēs atbalstām lūk šādi. Jā, mēs tur neuzbrukam tiesnesim, vai mēs neaiztiekam, piemēram, citu pretinieku komandas treneri vai bērnus savējos pretinieks. Jā. Jums, kādēļ es to jautāju, jo jums ir liela organizācija un daudz dažādi departamenti, jo tur vecāki treneri, bērni, dažādās grupās bērni. Un tas, ko no jums var mācīties, ir kā to zīmola vērtības kodolu, kaut kādu vēstījumu nodot pietiekami sarežģītām daudzām grupām. Un ko varētu tāds uzņēmums vienkārši mācīties, kā viņš var savu komandu saliedēt ar tādu zem vienu, vai tas ir, ka tu reiz nedēļā visiem sūti kaut kādas atgādinājumus, vai jums ir tā kā rakstiskā, vai kā tu praktiski nodot to savu sajūtu simtiem cilvēku dažādās vecuma grupās? Tas ir tiekoties, mums ir reāls skaidrs tikšanās reizes, un mēs vēlreiz pārprasam, vai visiem tas ir skaidrs un kā mēs gribam redzēt treneru darbību. Un, piemēram, kaut vai elementāra lieta, šīs te ekipējums, ar kādu mēs ierodamies treniņu. Tas nav iespējams. Pat uz treniņu nevis. Pat uz treniņu. Tas nav iespējams, ka treneris ieradīsies ar ekipējumu, kurā būs izdzisis logo. Kaut kur mazgājoties vai kaut kur nolīmējies, tur Nike vai Meta, kaut kas nebūs. Un viņš vienkārši ieradīsies, jakā, bet identitāti. Tas nav iespējams. Jā, tā ir prasība, un mēs tam pievēršam uzmanību.
tam es sekoju līdzi, tam seko sporta direktors līdzi, Andris seko, un mēs tam reāli sekojam līdzi. Tāpatās bērniem. Ja mums ir noteikts, ka mēs treniņos, mums ir krekls. Nenāk katrs kā grib. Īrs krekls. Ja tur sāk dzist kaut kur logo, mēs atjaunojam to logo bez maksas. Mēs to logo atjaunojam. Tāpēc, ka mums ir būtiski, lai tas vienmēr tur būtu. Ja jābūt ir getram, tas nebūs tā, ka bērns ieradīsies ar zeķiem, viens ar garām biksēm, viens ar šortiem. Nē, viņiem visiem ir jābūt skaidrai vīzijai, kā mēs ieradāmies treniņu. Un tas tiek izstāstīts. Un tad, kad tu esi izstāstījis to noteikumu, kādam mēs pakļaujamies, tas nav mans izdomāts. Es vienmēr pozicionēju to, tas ir metas prasības, tas ir organizācijas prasības. Un mēs esam tie, kas ir gatavi paļaut. Un, protams, arī tiem, kuri metas vietā to paprast, ir cilvēciski. Arī tiem ir jābūt gataviem to ievērot. Un, piemēram, kaut vai tāda lieta kā šie kaitīgi ieradumi. Tas nav neviens treneris un nebūs neviens treneris, kurš smēķē. Tātad treneris, smēķētājs, viņš var būt pats lielākais futbola guru. Tātad vēlreiz mēs gribam redzēt šo te no bērnības līdz sirmam vecumam arī šo te audzinošo faktoru. Un mums šķiet, ka tā smēķēšana, tas nav labs piemērs tiem, ar ko tu strādā. Jā. Un vecā kontekstā mēs arī esam ļoti strikti šajā ziņā, kaut vai pie šāda ieraduma. Mums nav pasākumos tādās kopīgās sajietos, es nezinu, kaut kāda smēķēšanas stūra vai alkohola liela kaut kāda dzeršana un tā tālāk. Ja mēs to visu organizējam tādā veidā, ka mēs saprotam, kāds ir mums uzvedības tas standarts un tās ir prasības. Jā, kaut kur varbūt tās droši vien jābūt ir arī nedaudz sliktajam, ja, policistam, ja, bet ja vēlreiz atgādināšu, ja tu esi izrunājis, ja tu esi izstāstījis un mēs esam vienojušies, tad mums ir tiesības vienam no otra paprasīt. Ja vadītājs vai organizācija ir iedomājusies tikai to, ka viņi tā vēlās, bet viņi nav nokomunicējusi pietiekoši skaidri un tīri un ilgu gadu garumā, tas jau nav tā, ka jā, uzreiz notiek, jā. Tad, protams, būs problēmas, jā, katrs interpretēs pa sevi, jā. Jā, ir, es teikšu tā, ir atšķirības arī līmeņos, tā kā tu teici, dažādām kontingentu grupām, kas ir augstāk motivēti un tā tālāk. Un mēs tomēr šīs lietas, kas attiecās pa tādu, to ar dažādos līmeņos iemācīt bērnam jauniem spēlēs futbolu. Kādam būs vieglāk tas padosies, kāds ir sportiskāks, kāds ir koordinētāks, ātrāks un tā tālāk, varbūt viņš vairāk papildus var kaut ko dara, jā, bet saģērbties uz treniņu, saģērbties, ierasties uz spēli, būt ar tīru, izmazgātu formu vai bērnam nākot uz treniņu, nevis ka mamma vai tētis nes somu, bet ka pats bērns nes somu, jo bieži vien vecāki arī prasa, kā mums dabūt patstāvību, kā mums dabūt lielāku atbildību. Es saku, bet kā jūs gribat dabūt, ja jūs katru reizi somu nesat uz treniņu. Ja? Tā kā skaidrs, ka un tas sākas jau no 4, 5, 6 gadīgo vecuma, šī izkopšanas. Jā, protams, viņi atnāk bez pieredzes liela daļa, bet tad mēs to pieredzi arī ieliekam. Kaut vai ir tādu rokas spiedienu. Mums katrs bērns māk paspiest roku, un ne tikai roku mēs prasam paspiest stingru. Mums pat pirms treniņas veicu rituāls daudz spiežu, vairākas 100 rokas. Bet es prasu vienmēr paskatīties acīs, vai viņi to var izdarīt. Jā. Tas arī prasa savu veidu drosmi, savu veidu iekšējo pārliecību, ka tu to spēj izdarīt. Un ja tu to daudz gadu garumā praktizē, tad tā kļūst par jau tavas identitātes sastāvdaļu. Tāds vienkārši esi, jā. Un man šķiet, ka tās ir labas lietas. Paspiest roku un paskatīties acīs. Jā. Bet tā stingrība, tās lietas, ko tu mini, labas, bet tas arī automātiski nozīmē, ka kaut kādā brīdī tu saskries ar pretestību, ar pretiniekiem, kas nepiekrīt tavām idejām vai nevēlās. Un jūs arī nekad neesat kautrējušies iet tās savas idejas pārstāvēt un arī savā ziņā atrast to pretinieku. Un arī no tādas zīmola veidošanas īstenībā ir tāda viena disciplīna, ka tu skaidri nodefinē, redz, kur ir tās robežas, kuras mēs nepārkāpjam. Un tas automātiski nozīmē, ka tajā otrā pusē ir tas pretējā puse vai ienaidnieks, vienalga kā tu to nosauc,
kas iezīmē to teritoriju. Kas ir tev palīdzējis tajā sarkanajā zonā pastāvēt par savām idejām, nesabrukt, ka tev tur kāds kaut ko pasaka, uzraksta, atsūta, pietiekami daudz instants, kad varētu teikt visādiem vārdiem, un tas nav vienreiz, divreiz, tas ir 20 gadu garumā, un tomēr tu pēc 20 gadiem šeit stāvi, smaidies, gatavs turpināt strādāt uz priekšu. Kas tev palīdz to tikt pār tiem pretiniekiem, ienaidniekiem, kas kādā brīdī nenovēršam arī parādās? Jā, es esmu priecīgs. Mēs, un es pat teikšu ne es tikai, bet mēs esam priecīgi. Pret metu, kā organizāciju, pret komandām, īpaši noskaņojās visi. Tad mums nav jāmotivē. Pirms spēlēm, jā, vai kaut kādā veidā. Ne jau tāpēc, ka ir, bet tas es teikšu, brands un tā visa skaidrība, tā tomēr kaut kādā veidā rausta, jā, triggerē kaut kur. Es to uztveru kā komplimentu. Tas ir kompliments. Nevis mēs par to dusmojamies, bet tas ir kompliments labai, pareizai, skaidrai darbībai daudz gadu garumā. Un skaidrs, ka daudz vēlas arī noliegt kaut kādas šīs lietas, bet mēs redzam, ka pēc 5, pēc 7, pēc 10 gadiem viņi nonāk līdz tam pašam un praktizē tās lietas, jā, jo viņi saprot to, ka tas ir labi. Jā. Un ieviest kaut ko tādu, tas nav vienkārši, tā ir arī, kad tu saki, savu veidu kontrolu un uzstājība, kas ir nepieciešama ikdienā, lai to visu noturētu. Un tā vēl viena būtiskā lieta, mēs neesam pa prioritāti izlikuši cīņu ar pretinieku vai ienaidnieku vai kādu, kurš teiksim, grib mums iedzelt. Mēs par prioritāti vienmēr esam likuši savu kvalitāšu uzlabošanu. Tad, ja mēs zaudējam kaut kur sporta laukumā, kaut kādos kabinetos vai kaut kas mums nav izdevies realizēt kāds projekts, tad mēs pirmkārtām vienmēr sakam, skaidrs, neveiksim, bet neveiksim, jā. Bet mēs meklējam iespēju uzlabot savus kvalitātes, jo mēs sakam, tad mēs kaut kur, jā, mēs darījām labi, bet tas bija tas šodien maksimums, ko mēs spējam izdarīt. Tad mums ir jāanalizē pašiem sev, lai mēs darītu vēl labāk. Jo ar to, to maksimumu, ko mēs šodien esam spējīgi, ar to nebija pietiekami. Tāpēc līdz ar to mums tas prāts vienmēr vairāk ir domām par metu kā organizāciju, par kvalitātēm, par treneriem, par bērniem, par ģimenēm, par visu organizatorisko procesu. Un tev nav laika domāt par to, ko kāds kaut kur ir teicis. Man tas netrigerē. Un vēl viena tāda būtiska lieta. Mēs neuzskatām par konkurentiem citus futbola klubus Latvijas. Tāpēc, ka mums šķiet, ka mēs darām vienu lietu. Un ja mēs varēsim savā starpā būt nevis naidīgi, bet tādu vērst uz attīstību, lai mēs viens otru pārspētu tādās izaugsmas kontekstā, tas mums palīdzēs konkurēt ar konkurentiem, reāliem konkurentiem ārzemēs. Jo, ja mēs skatāmies sportisko pusi, tad mēs cīnāmies uz vienā laukā pret daudzām valstīm izlašu kontekstā. Bet tad, ja mūsu spēlētājs, Latvijas spēlētājs, netiek sevi pierādīt profesionālā līmenī, Premjerlīgā, Serie A, Spānijas La Ligā vai Francijas augstākajā divīzijā vai kaut kur citur, tas nozīmē, ka mūsu kopējās pūles, ko mēs šeit ikdienā darām, nav pietiekošas, lai mēs saražotu spēlētāju, kurš ir spējīgs tikt tajā līmenī pie līguma. Tātad mēs zaudējam afrikāņiem, mēs zaudējam dienvidamerikāņiem, mēs zaudējam itāļiem, vāciešiem, spāņiem, frančiem un tā tālāk. Tad mēs zaudējam savas darba kvalitātes. Tāpēc līdz ar to no tāda, es teikšu tā, no konkurences nav jābaidās. Mēs pat vienmēr esam runājuši, ka mums ir jākacina ar savām kvalitātēm arī igauņus un lietuviešus, ja, lai šis te Baltijas reģions aug. Bet
maz ir tādi, kuri grib konkurēt. Ja? Ja tas ir nemitīgi katru dienu piepūli. Ja? Un labāk ir, kas sacīt, mēs tur paliekam un daram vienkārši savu darbu, bet ar to nebūs pietiekami, lai mēs Latviju paceltu latiņu augstāk attiecībā uz tiem ārējiem konkurentiem. Jo Latvija ir arī gan kā valsts, gan kā sabiedrība, mēs esam konkurenti ar citām valstīm. Ja, lai pie mums atnāk kaut kādas investīcijas, varbūt papildus, lai redz, ka šajā valstī var uzticēties cilvēkiem, ka šeit tur vārdu, ka šeit ir pietiekoši drosmīgi, ka šeit ir pietiekoši radoši, ja, spēcīgi, neatlaidīgi. Ja. Un tas ir tas, par ko ir daudz vairāk jārunā. Man šķiet, ka tas mums vēl pietrūkst tādā kopējā plāksnē Latvijai, lai saprastu, ka šīs sporta organizācijas un sporta organizācija ikdiena nav tikai par rezultātu laukumā, bet to, ko tu jau minēji, ka tas ir daudz kas vairāk, tas ir par cilvēku, kādu cilvēku mēs veidojam. Kas ir tās lietas, ko jebkurš uzņēmums, biznesa zīmols var mācīties no sportista, no sporta organizācijas, no sportistiem, no neatlaidības, nepadošanās? Redzi, ja mēs runājam par to dizainu un identitāti, tad mēs esam daudz runājuši un metas tie pirmsākumi jau bija par to, ka mēs kaut kādā veidā dizainējam arī to cilvēka profilu, kurš pēc tam būs spējīgs ne tikai spēlēt futbolu kaut kādā savā iespējamajā līmenī, bet ka šis cilvēks būs spējīgs arī parādīt kvalitātes daudz kur citur. Tā skaitā biznesā, tā skaitā būt izcils profesionāls kādā kompānijā, kur viņam kaut kas jāizdara. Tā skaitā iespējams, ja viņu tas interesēs un viņš izjutīs aicinājumu būt par sargu vai karavīru, jā, vai militāristu kaut kādā jomā, kur nu katram šis aicinājums būs, vai varbūt par mācītāju kādā draudzē. Un, ja mēs runājam par tām kvalitātēm, tad sportā, ko es vienmēr esmu ieteicis arī uzņēmējiem, un uzņēmēji to dara. Tie, kas ir ar tādu plašāku skatījumu, viņi vienmēr pajautā, vai ir nodarbojies ar kādu sporta veidu. Kāpēc? Tāpēc, ka sports tā ir tāda mini dzīve. Un daudzi uzņēmumi tāpēc arī veido šīs dažādās sporta spēles, jo tur iznāk tās īpašības ārā kaut kur zem spriedzes kaut kādas, vai tu māki saprast, kurā līmenī tu sporto. Ja? Un citreiz ir tā, ka cilvēki kaut kur zaudē galvu sportojot, un tu redzi, ka iespējams, ka kādā krīzes brīdī risinot kompānijas problēmas, dažs labs arī zaudēs galvu, un tas nav labi. Ja? Un līdz ar to jautājums, piemēram, vai ļoti spilgti var redzēt, vai šie kolektīva attiecīgā darba vai biznesa kolektīva cilvēki ir ar atbildību. Piemēram, sportā tu esi ar bumbu, tad tu principā uzbruc. Bet kāda ir cilvēka darbības mehānisms un kāda ir viņa atbildības līmenis, tad, kad viņš pazaudē bumbu, un ja visa komanda skrien atpakaļ un tie divi tur stāv vienkārši priekšā un saka, tā, ka jūs to bumbu dabūsiet, tad jūs iedodiet man un mēs būsim gatavi, kā sacīt, kaut ko tur veidot. Ja, ja viņi ir tādā līmenī, ka viņi katru reizi saņem bumbu un gūst vārds, ja, vai dabū lielo biznesa dīlu, tad es domāju, ka pārējie būs gatavi arī darīt skriet viņu vietā aizsardzībā, ja, un atsisties. Bet, ja šie cilvēki ir tikai tie, kas māsa roku un dod man, es tagad mēģināšu un 10 reizes pēc kārtas feilo, un es domāju, ka tie ir labi signāli uzņēmējiem, ka ja viņi neskrien atpakaļ un nav efektīvi priekšā, nu, tad tie nav komandas cilvēki, un viņi tik un tā nespēs novērtēt arī to melno darbu. Ja, un vēl viena tāda svarīga iezīme, ko sportā bieži vien var redzēt, ko mēs arī bērniem un jauniešiem sakām,
Un tie ir signāli, ka kolektīvā kaut kas nav kārtībā. Ja kāds gūst vārds un komanda neskrien, visa apķerties un apsveikt. Un viņš ir viens pats vārdu guvējs, tur svin, skrien, lēkā, un pārējie, labi, ok, mēs tur ielaidām, vai iesitām, pareizāk sakot, iesitām vārdus, bet mēs neesam laimīgi, jo mums nav šis mikroklimats, jo šis varbūt dalībnieks mūsu kolektīvā nav tas uz kolektīvu vērsts, nav pateicīgs, nav novērtēt spējīgs pārējo ieguldīto darbu. Un tāpēc es teikšu tā, ka sports ir ļoti būtiska sastāvdaļa jebkuram uzņēmumam. Un nākamais, tos uzņēmumus, kurus es zinu, kuri sadarbojās ar Metu, viņi ļoti labprāt ņem un piesaista tos jauniešus pirmajai darba pieredzēji, kur nāk no Metas. Jā. Kā tev liekas vispār par izaugsmu runājot, gan uzņēmumu, gan arī personīgi, individuāli? Ko tu esi sapratis 20 gadus tagad strādājot ar sportistiem, maziem un lieliem? Kas vispār ir tas faktors, kas palīdz izaugt un motivēt tevi iet uz priekšu, neapstāties kaut kādās grūtākos brīžos? Tā ir sava veida tāda vides radīšana, kur tev ir jāpārvar sevi. Tad viena no mūsu testa metodēm šiem te augsta līmeņa jau tādiem profesionālās ievirzes sportistiem, jaunajiem, mēs organizējam 2 reizes nedēļā futbola treniņus, un tas viņiem ir 3 gadu garumā. No 7. līdz 9. klasē ieskaitot 7 no rīta. Tas nozīmē, ka tev ir jāspēj aiziet gulēt laicīgi. Tev ir jāspēj piecelties, nevis, jo katru dienu tev vecāks nemodinās. Es vienmēr vecākiem saku, iedomājieties, ja katru dienu jums ir jāceļās un jums ir jāmodina savus dēls vai meitu uz to rīta treniņu, tad uzdodat jautājumu, vai to jūs vēlaties, vai tā ir viņa vēlme to darīt. Ja? Un tad uzreiz tas parādās. Un es teikšu tā, tad, kad tie, kas iziet cauri kaut kam tādam, tu nevar neizaugt. Ja? Un šie te piedzīvotie daudzslainie emociju pilnie notikumi, dažādu līmeņu spēlēs, turnīros, nometnēs, no gada uz gada, tomēr tevi, kas sacīt, liek tev piedzīvot visu iespējamo, ko tu varam piedzīvot. Un es teikšu tā, ka tu pēc tam, tev nav pārsteigumu šīs te grūtības. Tu zini, ka jebkura grūtība pirmkārtam ir pārējoša, bet jebkurai tai grūtībai ir arī kaut kāds risinājums, ja tu to meklē. Un pieņemsim kaut vai tāda lieta, kā maziem bērniem, mums arī tāds noteikums, mēs esam izrunājuši ar treneriem, kā 4-5 gadīgiem. Mēs vēl, kā sacīt, redzam, ir aizšņorēts apaus, atšņorējies apaus, pareizāk sakot. Mēs palīdzēsim, bez ierunām pateiksim, apaus ir jāsasien un tā tālāk. No 6 gadu vecuma viņi vēl nemāksiet, bet no 6 gadu vecuma mēs neejam paši klāt. Viņiem ir jāpamana savu problēmu un jāspēj pienākt pie kāda no treneriem. Palūgt palīdzību. Nevis vecāks skrien. Un tad, ja es redzu, ka vecāks skrien, tad es saku, ko jūs darat? Mums ir problēma. Ja mēs gribam, jūs gribat, mēs gribam, lai tur ir cits līmenis, un tie, kas prasa palīdzību, tas nozīmē, ka viņi arī dabūs šo palīdzību. Ja tas, kurš sēž un gaida, visticamāk, arī netiks uz priekšu. Un tā ir šī te paša izaugsme. Kā tu audzi, kā tu uzdrošinies, kā tu meklē iespējas. Savukārt 7 gadu vecums, tad, kad jau sākas skolas vecums, mums ir uzdevums jau, lai bērni dodoties skolas gaitās, viņi paši to mācētu izdarīt, sašņorēt apaus. Bet kā nomotivēt? Tu saki, lai tas vecāks grib vairāk kā bērns, bet kaut kādās brīžos tam bērnam arī uznāk, viņš
mainās interesi, gribas padoties, tāpat jau arī pieaugušiem, kad kaut kādas grūtības ir, tev pazūd drusku motivācija. Viens ir tā izaugsme, bet ko tu saprotis par pašu motivāciju, kā motivēt, kad viņu tiešām piespiest un teikt, nē, tu gribi vai negribi šorīt mēs ejam, vai viņš saka, es šorīt, man nav motivācijas, neiešu. Es vienmēr esmu teicis tā, ka mūsu uzdevums caur šiem te gadiem ir atrast to, kas viņus patiesi motivē, kas ir patiesi tas, ko viņi vēlas. Es esmu liels aizstāvs tam, ka jādara tas, kas reāli patīk. Un futbols, ja būs tas instruments, kas viņai ir atklājis, to varbūt kaut ko citu, ko viņš vēlas darīt. Mēs būsim ļoti priecīgi, mēs būsim arī iedevuši savu artavu tam, lai viņš nonāk līdz tam, kas viņam tiešām patīk. Un ja viņš sākumā bija iedomājies, ka varbūt futbols ir tā lieta, kas viņu patiesi aizrauj, tad nonākot līdz kaut kādam līmenim, viņš varbūt saprot tiešām, ok, futbols ir foršs priekš sportošanas un aktīvu dzīvesveidu. Man patīk sports, bet es kaut kādā laika brīdī nonāku līdz slēdzenam, ka varbūt es izmēģināšu kādu citu sporta veidu vai citas sportistas aktivitātes. Tad mēs gribam... Tas runā labo scenāriju, bet iedomājies, tev pienāk kaut kādu 14 gadu, tev liekas, tas sports vispār labāk iešu tur ar džekiem, pasēdēšu parkā un slaistīšu. Mūsu ieteikums vienmēr ir bijis, un mēs cenšamies palīdzēt arī vecākiem, cik vien varam, ka tukša vieta nevar būt. Tātad vai tas ir futbols, vai tas ir kaut kas cits, bet es vienmēr visiem iesaku un rekomendēju tieši šajā te jauniešu vecumā, un īpaši aktuāli tas ir šajā laikposmā, kur mēs dzīvojam, kur ļoti daudz jauniešu vienkārši nedara neko. Un tas ir atkarīgs no vecākiem, vai viņi izvēlēsies kaut kādu citu ievirsi. Ja mēs runājam par šiem te bērniem, jauniešiem, kuri iet metā, tad es esmu ļoti priecīgs. Viņi ir super motivēti, viņi ir neatlaidīgi, viņos tas spīds šo te gadu laikā. Tieši tas spīds, arī fani mums dzied, metas spīds. Tur ir kaut kas, ja? Un viņos tas māja, un viņi pēc tam realizē savus kaut kādus vai izglītības kontekstā šos mērķus un to spītību iet uz priekšu, nepadoties, neatlaidību, vai arī kaut kādās biznesos vai citos uzņēmumos. Ja? Tāpēc līdz ar to mēs esam ļoti priecīgi. Mums Einārs Freimans ilgus gadus arī spēlēja, kurš tu biji pirmais metas komandas kopfoto autors, ja? Un tad pēc kāda laika parādījās Einārs, kurš pats ir bijis komandas tajās foto, un viņš ilgus gadus arī taisa šīs te komandas fotogrāfijas. Viņš no futbola pārgāja uz fotogrāfu, kāzas fotogrāfiju, dažādu pāri fotogrāfiju, un viens no atzītākajiem fotogrāfiem ne tikai Latvijā, bet arī plašāk. Ja. Tāpēc līdz ar to mēs priecājamies par jebkuru šo te veiksmīgo stāstu, un es ceru, ka tie būs daudz. Mēs tā savalkot mūsu sarunu kopā, tagad skatāmies, mēs to ierakstam tuvojoties Mets 20 gadiem, kas būs māja sākumā. Kad tu skaties nākamos 20 gadus uz priekšu, tu esi tā domājis, kur tu gribētu organizāciju ieraudzīt, kad mēs filmēsim vēl pēc 20 gadiem vienu podcastu. Ko tu gribētu novēlēt tagad, sev pēc 20 gadiem organizācijai? Pirmkārt, es gribētu, lai mēs ar tevi esam pie labas veselības. Tur palīdz sports. Pēc 20 gadiem man būs, tieši pēc 20 gadiem man būs 64. Tev? 62, jā. Un es ceru, ka mēs jau varbūt iespējams būsim vecvecāki, jā, jo bērni mums tur tajā vecumā ir, kad viņi varētu jau kļūt par ģimenes cilvēkiem. Bet, ja runājam par tādu organizāciju, tad es teikšu tā, ka šo stāstu arī veidos šie cilvēki, jo, ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, tad sākoties metai, man personīgi un daudziem treneriem, mēs bijām jauni puiši, 23, 24, 20, 18, 19 gadi. Ja? Un šodien mēs esam 44, 45, 39. Ja?
20 gadi pagājuši. Un ko tas nozīmē? Mēs esam pirmkārt paši mainījušies. Mani bērni jau trenējās metā futbolā. Ja? Un mēs esam kļuvuši par tēviem, ģimenes cilvēkiem. Un tas, protams, daudz ko maina. Ja? Tas maina pirmkārt to, ka mūsu ikdiena ir nedaudz citādāka. Ja? Un droši vien meta, salīdzinot ar to laiku, kādas mēs tos mini-mērķis spraudām, ko es tev arī pašā sākumā teicu, ka tu jau nespēji aizdomāties līdz šiem augstākiem mērķiem. Tev vienkārši pieredzes trūkums ir nepietiekošs tam. Tu neesi piedzīvojis kaut kādas lietas, tu neesi daudz ko sapratis, tu esi varbūt kaut ko iedomājies. Ja? Nu, tad šodien šis atskaites punkts tomēr ir ar šo 20 gadu pieredzi. Un man personīgi, un daudz mēs esam runājuši arī organizācijā, ka skaidrs, ka meta mainīsies, un pirmkārtām, ja mēs pašos pirmsākumos bijām tikai treneri un tie, kas iesaistīti klubā no Latvijas, tad šobrīd jau diezgan mums ir 12 cilvēki no citām valstīm. Tad mums ir Spānija, Portugāla, Itālija, Francija, Turcija, pat Nigērija, bijuši ir Somija, Lielbritānija un Amerika, ja, ASV valsts. Un tas atkal iedod tādu citu leņķi, un tu sāc skatīties nevis tur, kur meta būs kā organizācija uz Latvijas kartes, bet tu jau sāc saprast un skatīties un pozicionēties, kā mēs varam būt arī nedaudz ietekmīgāki globālajā līmenī. Kā mēs varam būt interesanti, darot priekš Latvijas, lai mēs iedot to vajadzīgo labumu, kur mēs esam nodefinējuši priekš Latvijas sabiedrības, priekš Latvijas vidas, bet arī būt interesanti un piesaistot varbūt tās lielāku vērienu no apkārtējām ārvalstīm. Un ne tikai apkārtējām. Ja? Un lai viņiem arī šis projekts, kā Latvijas sabiedrībai nepieciešamais projekts, būtu pietiekoši interesants, arī realizējot kaut kādus šos mērķus, kas saistās ar sportisko sasniegumu, tur Eirokausi vai kas mums ir ļoti būtiski vienmēr bijis Latvijas nacionāla izlase. Un tie mērķi, kā Latvijas nacionāla izlase kvalificējas un tiek pārstāvēta ar savu izlasi Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Un tas ir būtiski. Tu nevari nopirkt par naudu. Tas nav iespējams. Tu vari tikai izveidot. Tas tāpat kā stāsts, kas hokejā. Tad tikt pie olimpiskās medaļas ar hokeja komandu. Un tas ir stāsts un sapnis ilgu gadu garumā. Ja? Vai nokļūt ar basketbola komandu pasaules čempionātā, ja? un spēlēt tur pa augšgalu un līdz beidzamam būt reāls kandidāts arī uz tādām mežģinām. Tas iedod iedvesmu, tas iedod atkal spēku turpināt, motivāciju, par ko tu arī minēji. Un ja man jāsaka, kas tad var būt tā vēl viena lielākā izmaiņa? Tā vēl viena lielākā izmaiņa, es domāju, ka no audzēkņu vidus tuvāko gadu laikā ienāks metas vadības panelī tie, kuri ir izgājuši metu un viņu zināšanas jau ir cita līmeņa upgrades. Ja, tad viņi varēs jau no sava leņķa paskatīties daudz ko citādāk. Jo pirmkārt viņiem ir šīs profesionālās zināšanas. Ja, Sirentie bijušie audzēkņi, kas studē un iet cauri šim sporta biznesa attīstībai, vispār daudz dažādiem biznesa jautājumiem un redz to globālo pusi. Un es ceru, ka viņi atradīs ceļu, nevis, ka es viņus pierunāšu vai kāds no mums pierunās, bet viņi jutīs šo aicinājumu turpināt. Tāpēc līdz ar to mēs savā vidū esam daudz runājuši, ka mēs metas labā, es esmu gatavs darīt visu un jebko. Galvenais, lai ir tie, kas arī turpina to
to trakumu arī pa spīti darīt uz priekšu un attīstīt. Jā. Nu, tas ir tas, kas šķiet mainīsies, jo pirms tam, par šīm lietām, ko es minēju, mēs par to nemaz nedomājam un nespējam nemaz aizdomāties. Jā. Un, protams, ka ļoti būtiski Latvijas kontekstā, es teikšu, ir futbola infrastruktūra, kurā mums aizvien, ja tu zini, tu droši vien zini un seko līdzi, mums aizvien Latvijā nav neviena stadiona futbola laukuma, kur būtu tribīnes no visām 4 laukuma pusēm. Neviena. Tā vienīgā valsts Eiropā. Ja? Un tas mums ir jāpamaina. Ja? Tas mums ir jāpamaina. Un droši vien, kā ar metas pūlēm vien tas nebūs pietiekoši. Un tāpēc es vienmēr daudziem saku, spraužam liels augsts mērķis, ne tikai kaut kādus lokālos savējos, bet skatāmies, kā mēs arī valsti varam attīstīt. Jā. Sākam ar sabiedrību, sākam ar vispārējo, bet arī ir tādi fakti, kas manī kā futbola cilvēku, tā ir viena lieta, ko es personīgi pārdzīvoju. Jā. Kad būs stadions ar 4 tribīnēm, jā, apkārt laukumam. Tas aizvien nav mums. Jā. Ļoti labi ir, ko strādāt uz priekšu. Jā, es teikšu tā, skaidrs, ka tas arī nav tikai mūsu uzdevums, bet ja arī mums to neizdosies izdarīt, tad gribētos, lai šādās kategorijās turpina domāt arī tā nākamā paudze, kur pievienosies šai organizācijai vai veidos varbūt savas organizācijas, ja, un lai tās būtu ar pietiekoši spilgtu mērķi un tādu skaidru identitāti. Klausām. Paldies, Ģirds. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.